garās distances izvēlējos. Es neizvēlējos. Es vienkārši tur nonācu. Tā nebija apzināta izvēle. Bet man patīk tas, ka tas ir ilgi, un tas atver tādus jaunus plašumus. Kaut ko uzzini par sevi, par citiem. Un tu redz daudz. Tu redz vairāk, nekā ja tur būtu viena vieta, vai ja tas viss pasākums būtu daudz īsāks. Nē, tu nekad nejūties gatavs tam gabalam. Nav tā. Vienmēr var darīt vairāk. Vienmēr var būt vairāk gatavāks. Vienmēr tu vari vairāk trenējies būt. Un vienmēr būs tā sajūta, ka nē, varēja labāk. Varēja vairāk. Mans ideālais tāds plāns ir skriet 5 reizes nedēļā, jo tad ir sajūta, kā visu laiku skrien, bet ir arī laiks atpūsties. Un, protams, tā nesanāk vienmēr, bet tas ir tāds ideālais plāns. Ļoti labi treniņi ir treniņu kāpās, skriet daudz reizes augšā lejā, skriet pa trepītēm, skriet pa taciņām, skriet pa smiltīm. Ļoti labi. Un skriet pa jūru ir pavisam superīgi. Jo ūdens pretestība liek tev strādāt smagāk. Tad smagāk ir skriet, un tu raujies cik spēka, tev viļņi gāž no kājām, bet tu skrien, un tu vari mainīt dziļumu, tu maini savu pretestību, un tas ir ļoti labs treniņš. Mans pirmais 100 aizņēma 17,5 stundas. Tas bija Vācijā, tāds maz mēroga pasākums. Un tur bija 100 un 160 km distances. Mēs aizbraucām uz 100 km. Un tur bija tāda ģimeniska sajūta, ka visi, labi, es tur nevienu nezināju, vienu zināju. Tie, kas mēs bijām no Latvijas. Bet pārējie visi it kā nepazīstam cilvēki, bet visi ir savējie. Un jā, tur bija jānoskrien 100 km, bet man nebija ne jausmas, kā to izdarīt. Vispār, ka tas ir iespējams. Sanāca tā, ka es gribēju tikai finišēt, es gribēju tikai izdzīvot, bet beigās mēs finišējām divatā ar vēl vienu sievieti, un mums bija dalīta 3. vieta sieviešu konkurencē. Ir tā, ka tajās skrējienās piedalās vairāk vīrieši, un man liekas, kādas, labi es minēšu, kāda 80% varētu būt vīrieši, un vidējais vecums ap 40 gadiem. Un tad es neesmu īsti standarta dalībnieks. Jā, vienreiz sanāca būt tā kā jaunākajai trasē. Kas ir tāds garākais, ko es esmu skrējis? Es biju pavasarī Horvātijā, 160 km skrējienā. Es biju fiziski ļoti vāja, jo pēdējo mēnesi nebija trenējusies, man bija trauma, bet tas apkārtējā atbalsts bija milzīgs. Tā ka par 200% vairāk, ja tu tur skrien stiprs un tev viss ir ok. Tad tagad viss apčubināja, brīvprātīgi apčubināja. Ja tev ir augsts, tev iedošu tev džemperi, tev atnes kaut ko, tur koliņu, tur, nezinu, cepumus, vienalga, viņi tev visu atnesīs, visu tev iedos. Skrējēji trasē uzmanīs.